Laipni lūgti visiem, esmu jūsu hosts, Slepkava Kāralis, un dodamies iekšā ziņās! Hey, my comrades! Te Kāralis, un šodien es vēlos pasūtēties par latviešu YouTube drāmu, kas ir pēdējais mēsls, nekas vairāk. Visus latviešu YouTube video veidotājus, kurus esmu redzējis, iesaistās šajā drāmā. Lai iegūtu vairāk skatījumus un vairāk uzmanības, šie video par drāmu, kur viņi izdveš savas dusmas, pat nav taisīti kārtīgi, tikai apsēdušies priekšā kamerai un runājuši ar pauzēm, kuras izgriezuši. Šiem video pat nav nekāda sižeta vai darba ielikts tajos. To var redzēt pēc apgaismojumiem vai mežonīgi daudz izgriezumiem, kur visiespējamāk bija diezgan gara pauze. Viņiem nav fona mūzikas, viņiem nav īsti beigas vai sākuma, un viņiem visiem ir viens un tas pats sākuma teksts. Ir lieta tāda, es šādu video nekad nebiju plānojis taisīt, un es arī neesmu gribējis šādu taisīt. Šie drāmas video mums nedod nekādu kontekstu un nesniedz arī izklaidi, ko abonementi gaida no šīs personas. Protams, daudzi var teikt, ka tā viņi izrāda savu personalitāti, bet to var redzēt, ka tā nav. Veidojot, viņi runā pietiekami skaidri par noteiktu tēmu, pārsvarā mūsdienās par reklamēšanu un sindiālo, pirms tam par to, ka YouTube cilvēki ir pideri un nav tādi kā savas video, jo visi ir pārsvarā kretīni un par make-up Evelīnu. No tā sākās arī Latvijas vietnē Strip Down Challenge, kas rupji tulkojas uz izģērbšanās izaicinājums. Nezinu, kāds sakars ar izģērbšanos un video, kur nav nekāds taisīšanas prasmes izrādītas, kur nav darbs ielikts video, un nē, 1 līdz 2 stundas darbs nav darbs, ir īpaši priekš video. Nope. Jo iespējams vairāk kā stunda aiziet renderēšanā un ielādēšana YouTube, atkarībā no interneta un datora ātruma. Šajos video ir arī iekļauts tik maz darbs, ka notiek šādas situācijas. Paldies! Paldies jums liels! Paldies! Paldies tev liels! Paldies! Tiešām, paldies! 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 Šādu video dēļ pati kvalitāte ir nokritusies tik zemu, ka es labāk eju skatīties kā krāsa kaustas sienas, jo tas liksies interesantāk nekā šāda tipa video, kur personalitātes vispār nav un viņu runas veids ir tik garlaicīgs, ka tas ir garlaicīgāks par monotona skolotāju runu klases vidū, kur ir sākusies 8 no rīta. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Es novirzījos no tēmas. Bet ko es gribu teikt ir tas, ka drāmas video ir pilnīgi tādi paši, tikai tiem video ir mērķis. Reklāma. Jā, tā tas arī ir. Lai arī šie paši taisītāji to saprot vai nē, tā ir viena liela reklāma, vai nu tiem cilvēkiem, par kuriem viņi runā, vai arī sev. Jo kā cilvēki ieraudzīs oriģinālo video, viņi gribēs zināt citu domas par to, vai arī, ja dzirdēs citu domas, viņi gribēs zināt, par ko iet runa. Protams, to var teikt tagad par mani, jo es arī iesaistos šajā drāmā, runājot par to, ka drāma ir joks un 10. pakāpes vēzis. Man liekas, vienīgais video, kuru es tā noskatījos bez pilnīgas garlaicības, bija Skolēna sapnis kanālā. Viņš vismaz saņēmās un izgāja ārā un staigāja tajā video, kamēr runāja un ielika nedaudz personalitātes iekšā. Lai gan citreiz tā personalitāte man likas saviet seju, jo nedaudz dīvaini palika. Viss, ko es gribu pateikt, ir, ja šī drāma, es pat nezinu, vai to var teikt par drāmu, ja šī drāma turpinās, tad labāk ātrāk mani nogalināt, nekā es vēl kādu drāmas video noskatos vai vispār redzu YouTube vietnē.